Izvēloties medicīnas pakalpojumus, der pievērst uzmanību nevien medpersonāla kompetencei, bet arī patīkamai atmosfērai un personiskai attieksmei. Sijā Adorija – komplicēta veselības aprūpe. Atgūsti spēkus, uzlabo veselību, relaksējies. Ja ir izdoma un vēlēšanās, ir iespējams viss, atzīst viena no Rīgā populārākajām ģimenes ārstēm – doktere Ārija Bušmane. Jau kopš 2006. gada mediķe ir pierādījusi, ka izveidojot profesionāļu komandu, pacienti var saņemt komplicētu palīdzību veselības uzlabošanā. Savā uzņēmuma radīšana man atnāca jau tajā brīdī, kad es strādāju vēl vairākos valsts un privātajos uzņēmumos. Un tad, kad mēs radījām savu uzņēmumu, tad man gribējās, lai pacients jūtās kā mājās, lai viņam nav tas stress atnākot pie doktora, lai doktors viņam ir draugs, nevis tikai profesionālis, kurš var strikti noteikt, kas ir jādara tajā mirklī. Katrs cilvēks klīnikā Adorija saņem individuālu pieeju, turklāt var gūt profesionāļu palīdzību dažādu veselības problēmu risināšanā. Mediķi palīdzēs uzlabot ne tikai fizisko, bet arī garīgo veselību. Esam izveidojuši diezgan plašus pakalpojumu spektrus, kuri saistās ar fizioterapiju. Mums ir kvalificēts fizioterapeits, kurš nodarbojās ar klientiem, veic individuālās ārstnieciskās vingrošanas. Mums ir iespēja sniegt pacientiem pie dažādām problēmām atvieglojumus arī ar vienīgo Baltijā ultraskaņas vannu, kura ir domāta dažādu problēmu risināšanai. Jaunā doktorīte Līga Štagere pacientam veic zobu higiēnu un iesaka katram cītīgi rūpēties par saviem zobiem arī mājās. Jo zobu starpas ir tās vietas, kuras vairāk uzklājas aplikums, un ar zobu birstīti tur nevar viņus izņemt vienkārši laukā. Tāpēc būtu jādiego, vienkārši aptinot ar pirkstiem un tad zobiem ieslidinot zobu starpās un tad no abām pusēm iztīrīt. Pēc diegošanas vēlams izmantot speciālu zobu skalošanas līdzekli. Tātad secība ir pavisam vienkārša. Ar zobu pastu izpucē zobus, tad tos izdiego un izskalo ar līdzekli, kas neļaus kariesam veikt uzvaras gājienu jūsu mutē. Kāpēc man patīk šeit strādāt? Tāpēc, ka šeit ir tāda ļoti laba atmosfēra. Mums ir mūsu klinikā pieejamas arī visas lietas, kas nepieciešamas zobārsta darbā. Mums ir rentgenaparāti uz vietas. Mēs varam, ja gadījumā ir tāda nepieciešība, mēs varam uztaisīt rentgenbildi, kur mēs varam padziļināt redzēt zobu stāvokli. Cilvēki ģimenes ārstei un klīnikas izveidotājai doktorei Bušmanei burtiski seko jau ilgus gadus. Man personīgi ir svarīgi, lai mana ģimene justos droši. Drošība pie ārsta vai klīnikā nozīmē tas, ka es esmu gaidīts pacients, ar mani strādā, par mani domā un ārsts, kas droši vien ir prioritāri, ir profesionāls. Visa komanda tiešām ir ļoti, ļoti mīļa, ļoti atsaucīga. Man subjektīvās izjūtas ir tādas, ka es nāku uz šejieni atpūsties. Es nāku šejieni atpūsties no ikdienas, no darbiņiem, vienkārši tiešām gūt labas emocijas, pabūt starp mīļiem cilvēkiem, kur tev vēl apčubina, tu izēji vesels, sirsnīgs, laimīgs, dzīvespriecīgs. Tiešām, šī ir man tāda mieru un prieku oāze. Adorija turpinās paplašināties, lai cilvēki gūtu viskvalitatīvāko palīdzību, uzņemoties rūpes par katru ģimeni, katru bērnu. Jābūt kopējai sadarbībai, doktors un pacients, jo viennozīmīgi man ieteikumi izskanēs tukši, ja pacients neuztvers viņus nopietni un nepildīs manus noteikumus. Un ja mēs strādājam kopīgi, tad tie darba augļi ir acīm redzami un diezgan ātri.